Gada jaunatnes sporta treneris, trenere. Jaunatnes treneris pludmales volejbolā Mārtiņš Pļaviņš. Viņu satiekam gada izskaņā, kad audzēkņi ir atpūtā, bet pats savā kārtējā fiziskajā treniņā. Cik es lieku klāt? Trenera amploā olimpietis ir aptuveni 2 gadus. Šajā profesijā viņš nonāca pēc nopietnas traumas un ceļgala operācijas. Kaut kā sakrita, ka man bija trauma, ka man bija pauze. Un tad sāka cilvēki interesēties par treniņiem, un tad kaut kā lēnā garā tas viss arī aizgāja. Jo bija brīvais laiks daudz. Mārtiņš Pļaviņš atgriezās starptautiskajā arēnā un turpina profesionālās sportista gaitas, tāpēc viņam ik nedēļa ir ļoti piesātināta. Pilnīgi brīva diena ir retums, jo bez treniņiem ir sacensības. Treneru lomā esmu katru dienu. Diena parasti sākās 7:30 šeit, tad mums ir savs treniņš, tad ir meitenēm treniņš, puiši trenējas kopā ar mani. Mēs mēģinām visu dienas pabeigt līdz 3. Pērn U21 pasaules čempionātā Kristiāna Fokerota un Gustava Auziņa izcīnītā zelta medaļa Latvijas pludmales volejbolā ir atslēgas notikums. Pirms 20 gadiem Pļaviņš pats šādu titulu izcīnīja kā sportists, bet šoreiz kā treneris. Un šķiet, ka tieši paša Mārtiņa pieredze ir neatsverams ieguvums jaunajiem sportistiem. Tā pamatdoma, ko treneris dod spēlētājiem, man nemainās, vai es viņu dodu sev pats pasaku, vai jauniešiem, vai pilnīgi maziem bērniem. Mārtiņu Pļaviņu jaunieši par treneri nesaucot. Arī pats tā sevi nedēvē, jo ar vārdu treneris asociējas kas strikts. Mārtiņš vairāk trenē meitenes, tāpēc uzskata, ka ar jaunietēm ir citādāk, jo zaudējumus sportā uztver emocionālāk. Tas ir daudz grūtāk, daudz izaicinošāk, bet tas ir daudz interesantāk. Daudz interesantāk, kad grūti paredzēt ar viņām visu kaut ko ir. Bet varbūt tas tāpēc arī, ka man ir meitas, un tāpēc es piekrītu meitenes trenēt. Volejbolists ir pateicīgs, ka tādos brīžos jaunajām sportistēm blakus ir atbalstoši vecāki. Tagad bija zelts, puišiem bija zelts U21. Es nevaru teikt, ka esmu tur ekstāzē, ka viņi tur izcīnīja to zeltu, bet man ir laikam tā. Es varēju tajā brīdī, kad viņi izcīnījās, varēju izpūst gaisu, paspiest pretiniekiem roku un ar mierīgu sirdi iet projām. Jo es biju izdarījis mērķi, ko bijām uzstādījuši. Ja paši sportisti ir priecīgi un apmierināti, tad tāds ir arī Mārtiņš. Bet ja viņi pārdzīvo, tur ir es vienkārši visu to tā neizrādu, bet naktīs ir grūti aizmigt dēļ tā, ka kaut kur kaut kas pietrūka, un tas varbūt ir saistīts treniņu procesu vai ko. Tās domas kādu laiku neatkāpjās, jā.